Tad būtu tikai pieklājīgi dot vārdu cilvēkam, kur varētu tādā vienā vārdā teikt namatēvs. Ja? Lūdzu, sagaidām ar aplausiem Aivars Fomins, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs. Labdien! Esat sveicināti Alūksnē. Paldies ministru kungam, ka viņš mūs ir uzaicinājis pie sevis Alūksnē uz šo tikšanos. Uz šo tikšanos tik liktas lielas cerības. Tā ir, ka mēs laikam dzīvojam tādā pārmaiņu laikā un reformu laikā, un reformas mūsu apziņā saistās ar konsolidācijām, samazinājumiem, ar mūsu tuvu cilvēku aizbraukšanām uz ārzemēm, uz vispārējo. Bet šoreiz man gribās ticēt, ka šīs reformas būs saistītas, kā sakārtot dzīvi, pateiks priekšā, ko mums darīt ar nepilnajām skoliņām, un kad tiks varbūt arī uzklausīt daudz vairāk pašvaldības un viņu ieteikumi, kā organizēt vai skolēnu pārvadājumu un vispārējais jautājums, kas vairāk vai mazāk būs saistīti tieši uz vietas šeit. Tā kā mēs šo tikšanos liekam lielas cerības un ļoti patīkami dzirdēt no Melderkunga, ka mēs šodien tiksim sadzirdēti. Paldies! Labrīt, mīļie kolēģi! Vai kāds te ir arī no Valkas? Jā, ir jau. Okay. Sveiki! Viņi man mācīja matemātiku. Tādēļ. Un viena no lietām, ko es iemācījos tajā laikā, tas ir viens no arī mērāklam, zinām, mērā kvalitatīvam darbam, ir tad, ka viņai tāda ieraža, es nezinu, vai tagad vairs tas ir, es ceru, ka ir, bet viņa neko daudz īpaši neskaidroja. Viņa rakstīja uz tāfeles, iedeva 1-2 piemērus, pēc tam sadalīja uzdevumus tiem skolēniem atšķirīgs. Man nebija tas pats, kas citiem. Tur bija dažādi tie uzdevumi. Un ar tādu diezgan lielu vienkāršību, ļoti ekonomisku skaidrojumu, pilnībā pietika, lai lietas būtu skaidras. Netika tērēt lieki vārdi, tur liekas kustības. Ļoti labi kvalitatīva pasniegšana. Labi, ne tikai par to šodien. Es gribēju šodien jums pastāstīt par dažām lietām, pie kā mēs un mani kolēģi strādājam ministrijā, un rosināt jūs uz šo sarunu, kas sekos pēc tam darba grupā. Mans patiesībā uzdevums ir iezīmēt tēmu lauku un parādīt, cik nozīmīgs ir tas, ko jūs tad šodien izdarīsiet. Tas tiešām nav mazsvarīgi. Protams, saprotot, kāda milzīga neusticība ir ilgstoši valdījusi un turpina valdīt starp nozares cilvēkiem un valdību vai ministrijām. Un izglītības jomā gan jau tas pats ir tieši brīži, kurā skolotāji ir cerējuši, ka pat būs labāk, un pēkšņi nāca brīdis, ka viss mainās un ir slikti. Un tas ir ilgstoši slikti, un plāni, kas ir sabūvēti, izrādās vairs nestrādā, un neviens nezina, kad viņi atkal strādās. Kaut kas tiek teikts, un pēc pusgada tiek mainīts. Tas, protams, nerada nekādu īpaši lielu uzticību tam, kas notiek. Un es pilnīgi saprotu, ka tā var būt arī šoreiz. Pilnīgi saprotu. Tajā pašā laikā jebkas, ko jūs šeit izdomāsiet, man būs svarīgs. Kā ministram, jo mēs pašlaik tiešām intensīvi strādājam pie viena piedāvājuma kolēģiem valdībā, kurš, ja tiek pieņemts un pēc diskusijām tālāk ievirzīts arī saistībā ar budžeta lietām Saeimā rudenī, tad varētu būt brīdis, kurā ne tikai skolotāji sāk saņemt vairāk algā, bet arī, kur vairākas būtiskas lietas, kas raksturo viņu darbu, mainās. Gan attiecībā uz to, kas tiek sagaidīts, cik daudz kontrolēts, kāda ir brīvība, cik daudz jāprasa vecākiem, lai viņi kaut ko paši maksā, jāsamazinās un vairāk. Kā tiek novērtēts darbs, ko skolotājs dara, ja tam ne tikai klases telpā. Un šai jaunai sistēmai būtu jābūt platformai, kuras tās pārmaiņas notiksies. Kāpēc pārmaiņas, tomēr tur varbūt dažādi viedokļi, ir skaudrāki viedokļi, tāpēc, ka mums ir būtiski mainīts un mainās iedzīvotāju sastāvs, ir
nepārtraukta un pieaugoša sacensība ar citām valstīm ekonomiski un izglītībai ir jābūt stūrakmenim tam, kas gatavo valsti šai sacensībai. Ir jomas, kuras ir ilgstoši atliktas, un daudz kas tur nav darīts, un joprojām 20. gadsimta 50. 60. gadu pamatā metodas un princips turpina dzīvot. Ir vairāk iemesli, kāpēc to dara. Es domāju, galvenais un svarīgākais ir, ka 21. gadsimtā arī gan bērni, gan skolotāji ir savādāk nekā tas bija 20-30 gadu atpakaļ, un skolas process mainās līdz tam. Lai tas sekmīgi notiktu, skaidrs, ka tiem, kas to dara, ir jājūt arī uz savas ādas, kāpēc to darīt. Kas ir tas, par ko šodien galvenokārt runāšu, ir par motivācijas sistēmu. Es saprotu, ka skolotājiem tas ir tāds diezgan izplatīta sajūta, kas man nāk no diskusijām, ka skolotājs kaut kādā ziņā līdzinās šim cilvēkam, kuram ir sakraut ļoti daudz darbi, kurš to dara, ja? Mats Pēries. Bet par lielu skaitu no tām kastēm nav skaidrības, vai to kāds novērtē, un nav arī sajūtas, ka par to man tiek pareizi un adekvāti samaksāts. Un šis ir klasisks motivācijas sistēmas jautājums. Proti ir noteikti darbi, noteikti pienākumi. Cilvēkam, kas to dara, ir jābūt atbilstīgam atalgojumam, plus vēl atbalstam par to, lai arvien kvalitatīvāk šos pienākumus varētu veikt, ja izvēlās, un arī redzējumam, kā tas tālāk izskatīsies viņa dzīvē. Tā arī ir tā motivācijas sistēma. Tas, protams, nav tikai atalgojums, tas ir virkne citu lietu, kas saistās gan ar to, kā tiek organizēts darbs, kā tiek novērtēts, kā ir veidota tālāk izglītības un profesionāls pilnveides sistēma, kāds ir vai nav un cik liela skaidrība par profesionālo karjeru skolotājiem, pedagogam savā darba vietā pašlaik. Ir kādas tās lomas, tās ir mainījušās laikiem ejot, nevienmēr ir vairs tādas, kādas tās bija 30, 20 gadu atpakaļ. Piemēram, ir diezgan regulāri skolotāji risina savu mācāmo bērnu sociālās un psiholoģiskās problēmas. Tā ir jauna loma, īpaši apstākļos, ja, kurās daudz kur vecāki vai vecvecāki ir projām. Šai lomai ir jātiek iekļautai, novērtētai. Tad arī iespējas, kas ir skolotājiem, jāpaplašina kā daļa no sistēmas. Protams, profesionāls brīvības un atbildības jautājums. Es domāju, ka tas nav noslēpums īsti nevienam, ka tāds gandarījums par darbu ir daudz lielāks, ja ir sajūta, ka es varu lielākā mērā noteikt tā darba raksturu, gaitu, plānu, ka tas ir manā pārziņā. Daudzās profesijās tā ir. Profesijās lielāks gandarījums salīdzinoši nāk tad, kad tiem, kas to veic, ir lielāka kontrole pār to veicamo. Un šis jautājums ir, protams, būtisks. Es saprotu, ka jums arī šodien un vakar ir kontrolētāji. Ne? Un tas, protams, ir šī paša stāsta daļa. Cik daudz un kādā brīvībā ar kādām alternatīvām skolotājiem var strādāt, un tas nebaidotos no tā, ka kāds viņus par to sodīs. Mums tas viss, es saprotu, šo stāstu, mums tas viss ir jārisina, es zinu, mēs arī atrisināsim, ka viss uzreiz nav. Protams, arī tas, ko sauc par profesiju prestīžu, te ir tāda pretrunīgāka aina ar skolotājiem, jo no vienas puses skolas ir iestādes, kurām ļoti uzticās, un skolotāja profesija ir godāta. Mēs nesen veicām sociālā statusa pētījumu. Pirms es vēl biju ministrs. Tas vairs nav nesen, tas ir 9 mēneši. Un noskaidrojam, kurās statusa kategorijās ir dažādas profesijas. Skolotāji ir 5. statusa kategorija, tā kā vietā. Ja. Kopumā tā ir tiek atzīta, kā piederīga pie balto apaklīšu profesijām. Turpat, kur ir priekšnieki, juristi, ārsti.
Tas nozīmē, ka tas nav briesmīgi. Tas puses skolotājiem ir sajūta, ka viņi netiek novērtēti, kur noteikti arī zināmā mērā taisnība. Tas ir saistīts tomēr arī kaut kas ar saziņu starp skolām, skolotājiem ir citu sabiedrību, starp svērtības demonstrāciju, ka skola ir aktīva un visu laiku. Skaidrs, ka tas ir daļa no motivācijas sistēmas. Tas piesaista jaunus pedagogus, palīdz rast motivāciju tad, kad nāk tāda depresivitātes brīži. Visbeidzot, protams, motivācijas daļa ir birokrātiskais sloks. Tagad ir kaut kādi noteikti soļi, kas attiecās uz to pirmo no tās motivācijas atcerties punktiem, kas saistās ar naudas lietām. Mēs esam tādā kā pusceļā šī jautājuma risināšanā. Ziniet, līdz krīzei diezgan ambiciozs skolotāju atalgojuma grafiks, plāns tika piedāvāts un 8. gadā arī īstenots, 7., 8., 9. pārtraukts, būtiski mainīts. Mēs mēs šo plānu aktualizējam šī gada janvārī. Saprotot, ka ir jāpiedāvā jauns, un ar lielām cerībām raudzījāmies uz šo te projektu, kas ir profesionāls pilnveids un arī šīs novērtēšanas sistēmas izveidas projekts. Ja no šī projekta varētu smelties daudz ko. Ja tam es gribētu iet vēl tālāk un teikt, ka atcerieties un parasti domā, un tas stereotips ir tāds, gan jau arī zinām taisnību. Atnāk jauni ministri un nomaina to, kas iepriekš ir bijis. Un šis ir gadījums, kurā es personiski netaisos mainīt to, ko ir iesākuši divi mani, to, ko iesākuši nevis tikai mans priekšgājējs, bet vēl pirms tam priekšgājējs. Ja? Protams, turpināt lietu, līdz galam novest vienu projektu, ka visdrīzāk daļa no jums arī ar zināmu skepsi uztvēr, kā tādu īstermiņu pasākumu. Es to gribu novest līdz galam un izveidot to par zināmu atbalstu un pamatu motivācijas sistēmā jaunajai. 17. aprīlī līdz tam īsti neko nopietni var plānot. Es saprotu, varbūt jums šie datumi ir svešāki, bet no valsts budžeta procesa ir diezgan svarīgs šādi brīži. 17. aprīlī valdība lemj par bāzi nākošiem 3 gadiem. Proti budžeta pamatu lielumiem, kas ir fundaments. Proti tie, kas nemainās uz leju. Nekādi. Pēc tam jūlijā mēs lemsim par tiem tā sauktiem papildu pieprasījumiem un grozījumiem, nelielām korekcijām, bet bāze ir fundaments, kas nemainās. Tas ir droši, tas kā nepieciešamais minimums. Šī bāze uz 3 gadiem paredz tādu pašu mērķu dotāciju, kā bāzi, kā pamatu, kā šogad. Kas nozīmē, lai jūs gribat vēl konkrētāk, Finanšu ministrija atsakās no viņiem pilnīgi leģitīmi pieejamās iespējas samazināt mērķdotācijas, sekojot skolēnu skaita samazinājumam. Tas netiek izdarīts, tātad skolotāju skaits samazinās, visi to apzinās, mērķdotācija paliek tāda pati. Tad mēs ar to varam strādāt. Nākošais solis ir skatīties, kādā veidā, izmantojot šīs zināmās manevru iespējas, kas veidojas, mēs varētu iedarbināt jaunu motivācijas sistēmu. Tam maijā tiek dibināta darba grupa no šīs nedēļas sākuma. Tajā darbojās arī kolēģi no arotbiedrībām. Šai darba grupai 20. jūnijā man ir jāiesniedz viņu redzējums par 3 gadu plānu, kā šos manis iepriekš minētos punktus īstenots. Ļoti konkrēti noteikumiem, ar summām, budžeta programmām, apakšprogrammām. Ļoti konkrēti. 28. pēc diskusijām arī ar kolēģiem, tātad strateģiskiem partneriem, ieskaitot arī Dombrovska kungu, man būtu gatavs tas pirmais, tas nav uzmetums, pirmā versija motivācijas plānam, kas aptvertu vairākus gadus un iedarbinātu pilnā mērā jauno sistēmu no 14. gada septembra. Mēs to uz tā pamata iesniedzam budžeta grozījumus un
13. gada papildu pieprasījumu, kas nāk pa virsmu bāzēm. Es zinu, ka daži no jums zina, es vienkārši tā atkārtoju, papildu pieprasījums vienā gadā, pēc tam kļūst par bāzi nākošajā gadā. Ja, tas vienkārši ir bāze nākošajam gadam, viņš pienāk klāt. Ja. Tas nozīmē, ka tas, kas ir 13. gadā un ir ilgaicīgi efekti, viņš pēc tam aiziet 14. jau vairs nekā papildu pieprasījums, bet jau kaut pats par sevi saprotams. Augustā mēs lemsim, un pēc tam rudenī, es ceru, ir ļoti pamatīgi izdiskutētu plānu kopā ar budžeta paketi uz Saeimu, lai Saeima pieņem to tajos likumu un likumu grozījumos, kuros tas ir nepieciešams. Būs jāvar vaļā virkni ar likumiem. Kur jūs esat? Jūs saprotat, jūs esat tajā brīdī, kas ir starp maiju un 28. jūniju. Un šajā brīdī ir būtiski diskutēt par tām pamatlietām, kuras var kļūt par šī motivācijas plāna stūrakmeņiem. Tas ir pilnīgi precīzi laiks, kurā tas, ko jūs pasakiet, kļūs par daļu no tā plāna, kas pēc tam jūs ietekmēs. Attiecībā uz atalgojumu, tas varbūt reiz, lai tā kā vismaz sākuma punkts būtu skaidrs. Tieši tāpēc, ka meditācija paliek tāda pati un skolēnu skaits samazinās, un ir vēl pāris tādi punkti, kurā var sakasīt. Mums pat neprasot nevienam īsti nekādu papildu naudu, ir iespējams šis te solis ar 270 vai 280 latiem par zemāko likmi visiem pedagogiem. Ir tur nianses, kas saistās, kā jūs saprotiet, ar kultūras ministrijas padotības iestādē. Bet, ja to izdodas atrisināt, tad šis ir tas, kas ir no 1. septembra par 99%. Vienmēr jau kaut kāds procents, ka kaut kas notiek, bet 99% droši. Plus tam vēl paliek zināma starpība, jeb delta, ko izmanto kvalitātes pakāpju atbalstam. Šeit ir vairāk varianti. Pašlaik piedāvātais darba grupā, ar ko viņi strādās, ir, ka no 1. septembra tiek izveidots piemaksas 4. un 5. pakāpes skolotājiem. Es pēc tam atbildēšu jautājumu, neuztraucieties, es vienkārši izstāstīšu visu stāstu. Nākošais solis ir tas arī, kas ietilps tajā motivācijas plānā, būs sagatavoties 40 stundu darba nedēļai. Tur ir gan attiecībā uz to, kā tad tiek organizēts atalgojums atbilstīgi pienākumiem veiktajiem, kā arī ieviešanas laika grafiks. Ja? Es gribētu speciāli atzīmēt, ka šis ar tiem pielikumiem ir pārējas posms uz 40 stundu darba nedēļu, kas mūsu redzējumā 14. gadā varētu notikties. Un tas, protams, nozīmēs arī pilnīgi jaunu, ne pilnīgi, bet lielā mērā jaunu pieejas pedagoģu slodzes noteikšanai. Kolēģi no Līvas veids pētījumu dažus mēnešus atpakaļ. Mēs saprotam, ka arī šī projekta ietvaros ir veikts aptaujas par to, ko tad dara un cik daudz skolotāju. Un šis tāds skatījums uz 40 stundu nedēļu, ja saspiež uz 40 stundām to, ko pašlaik dara vairāk. Ja? Vienkārši pārvelk proporcionāli. Ir tā kā trešdaļa, drusku vairāk ir šis darbs, kas ir kontaktstundas. Tāda trešdaļa, pat vairāk drusku ir konsultācijas, gatavošanās, labošana, olimpiādas konkursi un to, ko sauc par klases audzinātāju pienākumiem. Un pēc tam vēl trešdaļa ir tas cits darbs, metodiskais darbs ar vecākiem, dokumentācija, administratīvais darbs, citi pienākumi. Tie visi kļūst par daļu no 40 stundām, visi kļūst apmaksāti. Zinu, ka tur būs jautājumi, kā tas tur viss tā izskatīs. To, es domāju, ir svarīgi šodien izdiskutēt. Ja? Kas ir trešais solis? Tas ir tad, kad mēs esam izveidojuši un novākuši arī citus tos punktus, un tūlīt jūs redzēsiet, par ko es ar to domāju. Tad ir izveidot efektīvi ilgtermiņā saredzamu motivācijas sistēmu, kurā skolotāji katrs redz atbilstoši tam, kā ir novērtēts un kā strādā, kur viņš vai viņa atrodas un kā izskatās gadiem ejot
viņa vai viņas atalgojums, piemēram, ja viss tā kā noris bez būtiskām problēmām, tā kā raiti. Ideālā gadījumā tam vajadzētu būt uztaisītai kā trepei, bet pie tā tad strādās tā darbu grupa, kura rāda pēc noteikta perioda paējot, nāk šo soli, un tad skolotāji nonāk viņā automātiski ar savu pielikumu. Algas un izmainītiem pienākumiem, kaut kāda lielāka proporcija tiem vai citiem, pie noteiktas pakāpes, pie noteiktas pieredzes un stāža. Šī ilgtermiņa motivācijas sistēma, tad balstīta uz 40 stundām un kvalitātes pakāpēm, ir ar perspektīvu, ar trepi, regulāru novērtējumu, atbalstu no tālāk izglītības profesionālas pilnveides viedokļa. Un šai sistēmai, kā tādam skaidram priekšlikumam būtu jābūt uz 1. jūnija 14. gadā, lai 14. gada mācību gads jaunais sāktos pēc šīs sistēmas. Kas ir tās lietas, ko, protams, vēl ir jādara papildus tam, ka ir fiskāli un finansiāli adekvāts piedāvājums, kas aptver visus, kas iekļauj ne tikai vispārīgās izglītības, bet arī profesionālas, speciālās kultūras un mākslas un interešu un sporta izglītības pasniedzējus, pedagogus šajā sistēmā, tā kā visiem vienota. Tas vēl jāizdara, ir vēl virkne, protams, lietu, kas maina darba raksturu uz atvieglošanas un lielākas autonomijas pusi. Tas ir tas birokrātiskais sloks, un tūlīt jūs redzēsiet par konkrētiem soļiem šovasar. Tas ir jautājums par lielāku skolu autonomiju un skolotāju brīvību. Tas ir elastība satura un īstenošanā un izstrādē un īstenošanā, ieskaitot arī pārbaudījumus. Un beidzot efektīvu pārvaldību pašā izglītības sistēmā. Ne tikai skolās, bet arī visā sistēmā. Tam vajadzētu kalpot lielākai skaidrībai par to, ko kurš dara, lielākai brīvībai un autonomijai kontrolēt savu darbu, taisnīgākam novērtējumam, ko atzīst, ka tas ir taisnīgs novērtējums, labākai sistēmai, kurā risināt, kas ir strīdi. Tas viss arī nepieciešams labi strādājušiem motivācijas sistēmai. Jūs saprotat, ka jūs tiekat novērtēts, ja kaut kas ir kāda lāža, atvainojiet par žargonu, tā tiek arī novērtēta, ja ir panākumi, tiek novērtēti, ja ir panākumi dabūt skolnieku no 4 uz 6, tiek novērtēts ne tikai tas, ka daži uzvar olimpiādēs, visas tās lietas kļūst par daļu no sistēmas. Ko mums vajadzētu tuvākajā laikā darīt? Es domāju, viena lieta mums ir jātiek galā ar 347. noteikumiem, novācot tās barjeras, kas pašlaik traucē, acīm redzami traucē. Ja? Ir citi jautājumi, kuri vēl diskutēt, bet ir acīm redzami. Pamatskolas skolotāji pieredzi māca latviešu valodu literatūru, nevar mācīt vidusskolu, nav atbilstošas kvalifikācijas. Skaidrs. Jānim Bērziņam mācīja, ka viņam 14 gadi. Tagad viņam 16 nevar. Ja? Dīvaini. Nelielās skolās, kur ir apvienotās klases, kur ir skaidrs, ka skolotāji sākuma pamatskolās mācīt vairāk kā vienu priekšmetu. Atkal ir tādas vai citas barjeras, kas ir neļauj un aicina vai vaicā vai pieprasa meklēt uz dažām stundām skolotājs pa visu novadu. Tas viss ir, protams, ļoti traucējoši. Savulaik ar cumftas, pīgājienu ieviesti, šie traucē cilvēkiem, kas strādā skolās, brīvāk, integrētāk darboties, un mums tas ir vienkārši jāņem nost. Otra lieta, ko mēs darām attiecībā uz standartiem, kas ir tas priekšlikums, šis viss ir priekšlikumu līmenī. Man ir liela vēlēšanās to visu dabūt cauri, un iespējas arī. Ja, ministrs kabinets pagaidām strādā salīdzinoši labi, bez iekšējām pretrunām, tik tā, cik tur ir nepieciešams kabineta noteikumi. Es domāju, tā ir diezgan realizējama lieta. Bet, svarīgi, protams, arī jūsu viedoklis un redzēt. Viena lieta, ko mēs arī nopietni domājam, ir mainīt to, kā tad funkcionē standarts. Un standarts manā izpratnē ir šis neliela apjoma normatīvs dokuments, kas nosaka galvenos vispārīgos
mērķus un sasniedzamos rezultātus. Ļoti nelielu apmēru. Es esmu izmantojis to kontrastu 420 lapusēm, bet proporcijas varētu būt tādas. Pamatkompetences, kas ir svarīgas iegūt, vērtības, bāzes vērtības, ko jāīsteno, bērna individualitāte, skolotāja brīvība. Tam ir jābūt vērtībās iekšā standartam, arī nevis tikai tas, ko iemāci, bet kas raksturo mācīšanas procesu, protams. Vispārīgos principus, kādi ir visā Latvijas teritorijā, un piedāvātās pedagoģiskās pieejas. Te nav lieki uzsvērt, ka tas daudzskaitlis nav nejauši. Varbūt vairāk kā viena pedagoģiskā pieeja. Es domāju, standarts saka, ir tādas un tādas pieejas, ko var izmantot. Un tad jau skolas un skolotāji interpretē ar programmu palīdzību, kā viņas to standartu sasniedz. Es vēl vairāk domāju, ka mums būtu labi pašus mācību priekšmetu standartus. Ja? Viens ir izglītības, ja? Šis ir mācība, tas ir par izglītības. Pašus mācību priekšmetu standartus patiesībā nelikt tā, ka tiem jābūt apstiprinātiem MK. Ja? Tādējādi mēs noņemam šo līmeni, cietuma līmeni no priekšmetiem un ļaujam lielāku brīvību, protams, profesionālā savstarpējā izvērtējumā, kā to vai citu mācību priekšmetu mācīt. Pašlaik mēs izvērtējam to, ko Vists ir pilnveidojis attiecībā uz mācību priekšmetu standartiem 7-11 gadu periodam līdz jūnija sākumam. Un skatīsimies, kā tie varētu iedarēties tādā jaunā sistēmā. Un par citiem mācību priekšmetu standartiem atslogojot to saturu, proti ejot uz samazināšanu un formulējot sasniedzamo pedagoģiski un arī bērniem vecākiem saprotamākā valodā, to tad mēs līdz nākošā gada februārim. Ja, tas ir tā grafika daļas. Mēs gribētu arī līdz šī gada decembrim piedāvāt skolām jaunā šī izglītības satura, kas tad ir reducēts ar lielāku brīvību un variācijas iespējām, ieviešanas laika grafiku un plānu līdz 1. decembrim, proti līdz šī gada beigām, lai priekšskolotājiem, skolu direktoriem, izglītības pārvalžu vadītājiem priekšā tas, kā tas tiek iecerēts. Es domāju, ka mums vajadzētu arī atteikties no tematiskā plānojuma, arī ieciršana noscīt akmenī, ja? Normatīvajā regulējumā 779 noteikumiem, un to izdarīt jau līdz 1. septembrim. 347. un, protams, 836. mēs grozīsim jau šovasar. Par pašu pārvaldību viena lieta, kas ietekmēs, protams, ir tas, ka mēs vēlamies samazināt nepieciešami dažādiem obligātiem saskaņojumiem pašvaldības līmenī par dibināšanu un slēgšanu, par direktoru pieņemšanu un atlaišanu no ministrijas saskaņošanu un par iestāžu reorganizāciju. Tas lielā mērā tomēr ir pašvaldību jautājums. Pašlaik, protams, izglītības zinātnes ministrija, kā jūs zināt, saskaņo šādas darbības. Es domāju, ka ir kaut kā pienācis laiks, ja mums ir skaidrība pašvaldībai par tās tālāko demografisko situāciju un skaidrs plāns, kā viņi rīkojās. Ja mēs to varam izvērtēt, tad turpmāk saskaņojumi diez vai ir nepieciešami. Tas ir vairāk tad iedzīvotāju, pašvaldības atbildīgi un, protams, skolu jautājums. Bet tas novērst lūdzu šo vēl papildus ekstra līmeni birokrātijai. Kā jūs saprotiet, mums ir vairākas padotības iestādes ar galvenajiem, jums tur darīšana ir Vists un IKVD. Tā situācija ir jāmaina. Un es domāju, ka tas redzējums drīzāk ir veidot vienu izglītības vadības un praktiskās metodas centru, kas palīdz, ja? Koordinē, kur nepieciešams standartu pilnveidi, un mācību priekšmetu metodikas izstrāde drīzāk darbojas kā atbalsta dienests. Un saprotot, ja ka daudz kas tad nonāk skolotāju ziņā un skolu ziņā,
Svarīgāks pašlaik ir nevis noteikt kā, bet dot atbalstu. Protams, eksaminācija jautājums tas vēl paliek, tas nacionāla līmeņa jautājums, kā jūs saprotiet. Ja, tur nomērījums nacionāla līmeņa ir nepieciešams. Tad pašās skolās saprotot, cik būtiski ir, kā jauni pedagogi, vai tie, kas, piemēram, ir ieguvuši jaunu kvalifikāciju, neaizmirsīsim arī par to, ja, labāk iesaistās, veiksmīgāk iesaistās gan pašiem, gan bērniem, gan kolēģiem darbā. Šis te, kas jau ir tā kā uzlikts uz plaknes jautājums par mentoru, nodefinēts likumdošanas procesā, mums to vajadzētu ielikt praksē ar visiem nepieciešamiem apstākļiem, tā skaitā, protams, arī finansējumu. Jaunu pedagoģu iesaisti ir būtiski šai sistēmai. Tad, protams, ir šis kvalitātes novērtējums, ja monitorings, kā jūs saprotiet, tas ir absolūti nepieciešams tādā lielākas brīvības sistēmā, ja, kurā ir lielāka autonomija gan skolām, gan skolotājiem. Un te ir, es domāju, kopējs kolektīvs darbs, ieskaitot arī šodien, tāpēc būs par to sarunu, kas ir tie pamats stūrakmeņi kvalitātes monitoringam un kas ir tie faktori, kas jāņem vērā: izglītības pieejamība, izglītības sistēmas darba, efektivitāte, citas jomas. Es domāju, ja mēs runājam arī par līmeņiem, ne tikai pašiem indikatoriem, ja kaut kādā ziņā ir svarīgi, nevis kaut kādā ziņā, bet nepieciešamā kārtā ir svarīgi starptautiskie salīdzinājumi, ir, protams, audzēkņu un skolēnu sasnieguma indikatori, kur visdrīzāk ir lielāks uzsvars, tad ir jāliek uz progresu un attīstību, ko skolēni gūst skolā pedagoģu vadībā. Un pašas izglītības kvalitātes indikatori, kas noteikti arī ir dažādi, iemaņas, prasmes, spējas, kompetences, tur parādīsies jaunas, ko mēs esam kā kompetences noteikuši izglītības standartā ļoti vispārīgi, bet skaidrs, ka mērījumam ir jābūt. Un šī mērījuma sistēma vairs nav tikai tehnokrātiska, bet kļūst principiāli svarīga, jo tā patiesībā arī nosaka to satvaru, ar kuru mēs tad darbojamies salīdzinot. To izmanto vecāki, to izmanto sabiedrība, to izmanto skolas profesionāļi. Tas ir diezgan svarīgs pienākums un diez vai atstājams tikai dažiem ierēģiem ministrijā. Šie te virkni ar soļiem ietver to, ko es dēvēju par motivācijas sistēmu. Es būšu tagad gatavs atbildēt uz jūsu jautājumu un uzklausīt jūsu viedokļus. Es būšu pēc tam atpakaļ arī uzklausīt jūsu darba grupas, bet es gribētu vēl vienreiz akcentēt, kāpēc tas ir svarīgi. Atšķirībā iespējams no citiem ministriem un dažkārt sev par ļaunu, man ir svarīgi zināt, ko domā cilvēki. Un tad es piedāvāju risinājumus, ko nereti uzskata jau par lēmumiem. Ja? Šie nav lēmumi. Man ir svarīgi, ko domā skolotāji. Tāpēc es braucu, tāpēc es gribu zināt, ko jūs par to domājat. Lai pēc tam to, ko jūs par to domājat, varētu iekļaut tādā vai citā plānā. Modificēt plānu, mainīt kādus punktus, iekļaut jaunus, apsvērumus. Varbūt ir kādi papildus argumenti. Diskusijās nāk patiešām gan jautājumi par priekšlaicīgu pensionēšanos, gan jautājumi par palīgiem. Tur ir dažādas lietas, kas nāk ārā, kas ir ļoti vērtīgas un svarīgas. Apsvēram, kā 40 stundas pareizāk organizēt, mācību procesu pielāgot. Tas viss ir svarīgi. Tas, ko jūs teiksiet, kā tas savu to piedāvājumu, mēs savukārt ņemam līdzi, un es jau visu nesu tai grupai, kas tagad to plānu gatavo un nesīs pēc tam atpakaļ 20. jūnijā. Tādējādi, šis ir brīdis. Es tiešām atvainojos, ka tas ir eksāmena laikā, bet jūs saprotiet, starp to bāzes pieņemšanu un mācību gadu beigām īsti cita laika nav. Tā viņš te arī ir. Aprīlī mēs pieņemam, mums ir pamats, ir pirmās sarunas ar premjeru un finanšu ministru par iespējām nākošajam gadam neoficiāls un neformāls. Un tad uz tām sarunām un valdības lēmumu mēs varam būvēt piesardzīgi optimistisku redzējumu. Ja? Vēlreiz atkārtoju, mēs šeit nerunājam, es netasu kopā ar jums spriest par to, kā pasliktināt skolotāju stāvokli, ja? Bet kā uzlabot. Ja? Pa vairākiem gadiem šis ir brīdis, kad mēs varam uzlabot. Tā, ka tas ir pārdomāti, ar perspektīvu, vērsts uz attīstību. Daudzu, es nevaru teikt, ka visu interesu iekļaujoši iespējams kaut kādas intereses ir pretrunā,
bet daudz intereses iekļaujošs un noteikti stabilu cerību motivācijas sniedzošs. Tas ir tas, uz kā mēs strādājam. Ātrāk, lēnāk, bet tas ir galvenais, ko mēs pašlaik strādājam. Bez tā, diez vai mēs varam cerēt par to, ka klases mainīsies savā iekārtojumā, ja tas ir nepieciešams mācību procesam, parādīsies jaunas metodes, bērniem parādīsies lielāka interese nākt uz skolu, būs dažādākas mācību procesa organizācija. Bez tā, tās lietas, ko ļoti konkrēti var dēvēt par pārmaiņām, jaunas zināšanas un tā, visdrīzāk nebūs iespējams vai būs apgrūtināts. Paldies, tagad esmu gatavs atbildēt. Jā. Tā doma tagad tāda. Protams, ka katram no jums ir savas konkrētas intereses, kuras jūs arī labprāt izbīdīt. Un tā darba grupās jums būs iespēja meklēt kopīgu valodu, bet šobrīd tie jautājumi varētu būt saistīti ar ministra prezentāciju. Un tad, ja bija kādi jautājumi, kas jums radās, varbūt kaut ko līdz galam bija grūti saprast, tas ir tas, ko mēs šobrīd mēģinātu izdarīt. Ja? Lūdzu, es saprotu, ir kāds jautājums. Lūdzu, neuzdodiet retorisks jautājums. Ja? Mums ir vajadzīga saruna, nevis, kā lai to saka, vēstījums. Mārtiņš Biezais, Malēnas pamatskola. Man ir 2 jautājumi. Jā. Pirmais. Pierobežas izglītība. Tās skolas, kuras atrodas republikas pierobežā, Igaunijas, Krievijas. Ja šo jautājumu risinās tikai izglītības ministrija viena un neiesaistīs pārējās lietas, tad tur cilvēki vienkārši pazudīs. Pārējās lietas, cilvēku nebūs. Citas ministrijas, piemēram, lauksaimniecības ministrija, sociālo lietu ministrija. Cik lielas un kāda attālumā būs šīs skolas? Piemēram, tagad strīdus iet par slimnīcām. Ja? Alūksnes slimnīcu tur grib mazliet neskan laikam. Samazināt un viss. Bet, piemēram, ja izglītības ministrija pa sevi strādās, veselības ministrija pa sevi, lauksaimniecības ministrija pa sevi strādās, tad cietēji būs cilvēki. Otrais jautājums. Šī te algu lieta, vai viņa tiks saistīta kopā ar, vārdu sakot, tā alga būtu pie kaut kā jāpiestiprina, vai pie minimālās algas, vai pie kā, jo, ja izglītības ministrija tagad ar savām algām iet uz ministru kabinetu un tālāk, un cita ministrija atkal pa sevi iet, vienotās atalgojumu sistēmas, kā tādas valstī, viņa neeksistē. Šķēle kādreiz to likvidēja, un tagad viņas nav. Un tagad katra ministrija cīnās par savām interesēm. Paldies! Paldies! Var mēģināt tā minimalistiski atbildēt un plašāk. Es mēģināšu plašāk. Attiecībā uz ministriju sadarbību, vismaz sākot no tā laika, kad es esmu ministrs, man ir ļoti konstruktīvas sarunas tieši par šiem jautājumiem attiecībā uz to, kas notiekās mazākās skolās, retāk apdzīvotos novados, ir bijušas ar Ilzi Viņķeli, kas ir labklājības ministrs, un Edmundu Sprūdžu. Risinājums visdrīzāk ir šāds, un pie kā tad attiecīgi arī varētu strādāt, ja šis ir daļa no plāna, ļoti labi, liekam iekšā versija, bet visdrīzāk būs vēl kaut kas papildus jāstrādā. Es domāju, ka tas nebūs nekāds noslēpums, jo varbūt arī Alūksnes novadā vai citos, kas šeit ir sabraukuši, situācija ir līdzīga. Es vakar uzklausīju prezentāciju no Grobiņas, kurā ir salīdzinoši interesants, tā maigi izsakoties piemērs. Tad ir Grobiņas pamatskola un turpat 20 km attālumā atrodas sākuma skola, kurā ir 43 bērni. Pamatskolā ir tuvu, es nezinu, vairāk 300. Un viena bērna izmaksas gadā
pamatskolā Grobiņā ir 370 lati, tajā sākuma skolā 1200. Ir 20 kilometri. Un ir 3 vairākas reizes atšķirīgi. Tas ir viens novads. Neliels. Mēs nerunājam par 100 km, 50 km, 20 km. Ir kādi apsvērumi, kāpēc tās skolas tiek glabātas, bet jūs saprotiet, pilnīgs pamats Grobiņas pamatskolas bērnu vecākiem prasīt, kāpēc tā. Kāpēc viņu viena vecuma bērni, kas ir no vienas kohortas, paaudzes, strādā līdzīgos apstākļos, iegūst diezgan atšķirīgu finansējumu. Ja, tāpēc, ka tas tā pārdalot sanāk. Un ir skaidrs, ka ir kaut kāds slieksnis skolai, lai kur tā atrastos, kurā mācību programmas kvalitatīvi vienkārši vairs nevar īstenot ar noteiktu skaitu. Šajā brīdī, lai neslēgtu ciet, un šis ir tas stāsts, visdrīzāk skolai ir jāņem klāt citas lietas. Skolai ir jāņem klāt citas funkcijas. Un tad finansējums šo funkciju īstenošanai, protams, arī nāk no citiem resoriem. Un tas ir tas risinājums. Daudz, kur jau tas tā ir. Vai nu tā ir biblioteka, vai tā ir pirmskolas iestāde, kas nav tikai, kā jūs saprotat, izglītības jomas, bet gan labklājības, gan, zinām, mērā varam kompetencē. Sociālās funkcijas, tālāk izglītība, ko mēs ļausim tagad piedalīties un pat pozitīvi privileģēsim izglītības iestādes, NVA kontingentu apmācīt, ja var tā izteikties. Šīs funkcijas ir absolūti nepieciešamas pie noteikta sliekšņa. Es domāju, ka tas ir tas punkts, kas ir risinājuma virziens. Tas nozīmēs, ka skolas direktors vairs nav tikai skolas direktors, šajā gadījumā ir attīstības centra direktors, kur ir vēl kādas funkcijas. Un visdrīzāk skolotāji tīrā veidā arī vairs nav tajās nelielajās tikai skolotāji. Skatoties uz pašreiz esošo finansējumu apjomu un skatoties vismaz uz 2 novadu rezultātiem ļoti konkrētiem, ko man vakar parādīja, tad skolas, kuras ir uz 200-300 robežas, funkcionē samērā normāli. Ja? Un tur 80 un uz leju tie ir tie brīži, kad patiesībā jāsāk nopietni domāt par citām funkcijām. Ja, protams, vēl vienkāršāks var paskatīties pašvaldība, ja, kura dzīvo pati un kura aizņemās no citām skolām, arī tas ir signāls. Bet šis nav jautājums tikai par pieredzi, domāju, jautājums par daudzām skolām. Manā redzējumā skaidrs, tas ir starpresorisks risinājums, skaidrs mobilizējuma līdzekļus ne tikai no izglītības sistēmas, jo ar to vienkārši nepietiks. Tas kļūs jau pārāk grūti pašvaldībām, visām skolām, kas tur darbojas. Un tur labklājība varams kopā piedāvā, kā man liekas, kā viena no versijām, bet tas ir priekšlikums, drīzāk stratēģisku vienošanos ar konkrētu pašvaldību par tās skolas saglabāšanu, kas pilda daļēji skolas funkcijas, bet pilda arī citas funkcijas, un par to saņem mērķu dotāciju tam mērķim. Ja? Tas ir viens no risinājumiem. Attiecībā uz otro jautājumu par algu piesiešanu kādam rādītājam, visdrīzāk tas nebūs pareizi IKP, kā jūs saprotat. IKP visādi var iet. Ja? Es ceru, ka jūs tos pieredzējuši. Bez tam IKP piesaiste vismaz līdz šim nav bijusi pieņemama finanšu ministrijai un premjerministram. Domāju, ka finanšu ministrijas pozīcija pat nemanīt, tas būtu cits ministrs piesaistīt IKP. Ir citas lietas, kas, es domāju, ir aplūkojams, kā tas ir citās valstīs, vidēja alga tautsaimniecībā ir gana labs piesaistes punkts. Un tad skolotāji var orientēties. Tas nav atkarīgs no pašu skolotāju algām, jo pārāk daudz cilvēku iesaistīt vidēju algu nosakot. Tas varētu būt punkts, pret ko mēs varētu orientēties. Mēs pašlaik patiesībā pēc noklusējuma to arī izmantojam. Ja? Kā tādu punktu, pret ko mums vajadzētu izmērīt darbu un, piemēram, iedomāties, kāds apjoms skolotājiem būtu jāieliek 40 stundu nedēļā, lai vidējā alga būtu tas, uz ko mēs orientējamies. Protams, ko nozīmē vidējais, nozīmē, kādiem ir arī virs, kādiem ir nedaudz zem. Pats zemākais slieksnis, jūs noteikti esat dzirdējuši, ir nemazāk kā 500 lati pirms nodokļiem, vai kā mēs tagad reiķinām, jau varbūt 550, kā pati zemākā zem, kuras nevar. Bet piesaist pie vidējās algas kā mērķi un
kustība ap vidējās algas ciparu. Tālāk. Tad kaut kāda piesaiste jau šobrīd pastāv. Viņa nepastāv oficiāli. Priekšlikums ir oficiāli to piesaistīt. Es saku, ka mēs varētu šādu lietu virzīt. Un kāpēc jūs to, piemēram, arī jūs nevarat akcentēt mierīgi, bet mēs savos aprēķinos faktiski ņemam vērā. Tā nav oficiāli piesaistīta. Paldies. Jā. Zintas Caburnieks, Ilzenes pamatskola un Gaujienas mūzikas un mākslas skola. Man ir tāds vairāk varbūt ne jautājums, varbūt tāds nedaudz uzmanības pievērsuma mēģinājums. Sabiedrībā kādu laiku jau valda tāds mīts, ka arī ar reāliem notikumiem, kad tika slēgtas daudz mazās lauku skolas, it kā balstoties uz to, ja skolēnu skaits tur nesasniegs kaut kādu noteiktu skaitli, tad lūk šī skola tiks slēgta un tā tālāk, un tā joprojām viss tiks centralizēts vairāk vai uz mazpilsētām, vai uz lielākām pilsētām, vai vispār uz Rīgu un tā tālāk. Vai šajos, valsts ekonomiski grūtajos apstākļos nebūtu jāvērš gluži pretēji uzmanību uz to, ka tur, kur ir cilvēki, tur ir skola, neraugoties uz to viņi 15, 20, 30. Jo reāli šī situācija ir ārkārtēja. Tas reāli apdraud mūsu nācijas izdzīvotspēju un nākotnes vispār kaut kādus notikumus, vai ne? Vai šī uzmanība nebūtu jāvērš gluži pretēji? Es saprotu, ka tas ir ekonomiski neizdevīgi uzturēt tās mazās skolas un tam līdzīgi, bet, ja ir ārkārtas situācija, varbūt tas tieši ir jādara, lai tie cilvēki tur dzīvotu. Protams, tas ir jautājums, par ko sabiedrībai jāpieņem lēmums, apzinoties visas konsekvences, kas no tā izriet. Es vienu jums nosaucu. Grobiņas pamatskolā bērni saņem par 3 reizēm mazāk uz cilvēku resursus nekā turpat esošajā tālajā sākumskolā. Ja Grobiņas novada iedzīvotāji uzskata, ka šādā veidā, tas ir arī to bērnu vecāki, ja? Ka šādā veidā tas ir pareizi. Es domāju, tas ir pirmais solis, un otrs ir diezgan svarīgi saprast, vai tik nelielās skolās kādiem resursiem jābūt, lai īstenot tās programmas un to standartu, pat vispārīgi formulētu sasniegtu. Iespējams, ir kāds ceļš. Ir varianti, es zinu, ka ir vecāku līdzīpašumu esošas skolas citās valstīs, kurās ir viss tā filiāļu sistēma, kas Latvijā, protams, arī tiek praktizēta. Es domāju, tas ir ļoti skaudrs un sabiedrisks lēmums, kuram ir jābūt izsvērtam uz iesaistīto pušu labumu, sliktumu izvērtējumu. Es saprotu domu, skolas nav cilvēki, tāpēc domāt varbūt var, ka skola plus vēl kaut kas, vai skola ir tas centrs, kurā viss pārējais notiek. Skola ir galvenais resursu centrs. Tad arī skola paliek, un tad arī kaut kas cits tur notiek, un tad ir arī, ekonomisks pamats, un tad ir, vienība funkcionē. Iedomāties ēku ar nelielu bērnu skaitu, ar dārgiem uzturēšanas izdevumiem, kur nekas cits nenotiek, es neesmu pārliecināts, ka tas ir dzīvotspējīgs piedāvājums. Jā, protams, te auditorijā arī, ko tas bērns saņem, neko viņš nesaņem, nekādas 3 reizes vairāk, bet tieši par tām ēkām un uzturēšanu un tā tālāk arī ir runa. Tas ir jāsaprot. Jā, protams, ka tas bērns neko vairāk nesaņem un viņa vecāki tāpat ne. Jā. Māra Pimanova, Balvu pamatskola. Jā. Skaitliski liela, gandrīz 500 skolēni. Un runājot par jūsu teikto, ka no 12. gada 1. septembra būs apmēram 270 lati plus Zemākā likme. Zemākā, jā. Sakarā ar to, ka man ir ļoti liela skola, 4 programmas ar ļoti dažādu skolēnu skaitu, jā. Mēs jau 2 gadus realizējam šo te piemaksu par kvalitāti. Jā. Saskaņojot ar Inetu Juhņēviču ministrijā, mans rīkojums, mūsu pārvalde, izglītības pārvalde tad piekrita šim lēmumam. Man ir šāds jautājums. Vai nauda joprojām kaut vai daļēji sekos skolēnam, un vai man būs tiesības lemt par šo piemaksu kā direktorija, vai būs noteikti kādi noteikumi no augšas, teiksim, par 3. kvalitātes pakāpi tik un tik, 4. tik un tik, 5. tik un tik, vai tomēr skolā var ņemt vērā to, ka, teiksim, programmā ir sākot no 4 skolēniem klasē līdz 26 skolēniem klasē. Un tad par šo lietu, manuprāt, tomēr arī varētu būt dažāda samaksa pa stundu, pa likmīti. Tur vairāk jautājumu. Nauda turpinās sekot bērnam. Iespējams, tas neko nav rakstīts. Konsolidējot tos līdzekļus, kas no valsts puses vismaz tiek likt izglītībā, gan caur interešu izglītību, atbalstu sporta izglītībai.
konsolidējot tos resursus. Tādā veidā varbūt lielāks apjoms sekos. Ir skaidrs, ka bērnu skaitam samazināt vienkārši dēļ tam sekos lielāks apjoms. Ja šogad vidēji 677 lati, tad uz skolēnu kritumu esam pareiķinājuši nākošais vidēji 700. Vidēji. Protams, tur ir visi tie koeficienti, 0,75, 1,25. Un tā tas turpināsies, tāpēc, ka skolēnu skaits turpinās samazināties. Tas nozīmē, vidēji summa sekos lielāka, taču manā redzējumā mēs arī apvienojam ar interešu un sporta izglītību un palielinam to valsts apjomu, tā šajā posmā kompensējot pašvaldību atšķirīgo rocību. Ja? Pašvaldības ļoti atšķirīgas, tad mēs varam tā kompensēt, saliekot lielāku apjomu līdz tajā valsts daļā. Attiecībā uz direktoru vai saistībā ar jautājumu par direktoru vadītāju iespēju lemt vai lielāku. Es domāju, ka pirmkārt tas ir jautājums, ko es gribētu arī, lai jūs izdiskutējat. Ja? Ir vairāki varianti, visi 15%, mazāk sadalīt atbalstam administratīvai, atstāt kādu fondu. Ir vēl viens variants, ko es esmu pats līdz priekšā, ka jums ir tās pakāpes, viņas iekšēji vēl ir sadalītas, un tad ir tā lemšana, ka trešās pakāpes ietvaros, jūs izvēlaties to augstāko un nevis zemāko. Ja cilvēks ir trešajā pakāpē, viņš zina, ka viņam ir tāds intervāls pieejams, un tad direktors atkarībā no tiem panākumiem var izvēlēties intervālu ietvaros, bet ir zināmas robežas, tas arī ir variants. Skaidrs, ka ir jābūt direktora tiesībām, kāda tā pa autonomija, ja visu noteiks, ieskaitot līdz pēdējiem santīmām. Ja? Ir jābūt tiesībām, vadībai. Es pieņemu, jums gan jārēķinās, ka visdrīzāk skolas padomas loma varētu pieaugt, nesamazināties arī lemšanas ziņā, un vecāku loma varētu pieaugt, kā dalībniekiem lemšanā. Tas noteikti arī varētu būt daļa no procesa. Bet šai iespējai uz vietas lemt par mainīgu attiecinājumu pakāpes robežās vajadzētu būt. Es lūdzu neuzskatīt, tāpēc, ka es neatbildu, ka jums būs 12% par to, ka mēs nezinām. Tieši šis jautājums arī ir svarīgs, ka varētu jūs padiskutēt par to, kāds varētu būt jūsu prāt optimālākais risinājums. Ja? Tāpēc jau ir šīs diskusijas. Ja? Tā kā mums diskusijām noteikti vajadzētu vismaz tās pusotras stundas, es teiktu tā pēdējais jautājums. Lūdzu. Es būšu pēc tam vēl. Es atbildēšu uz jautājumiem, kādam, kas interesēs. Alūksnes mūzikas skola, Gunta Boša. Tāds jautājums par jauno speciālistu piesaisti pierobežu skolām. Ne tikai mūzikas skolai, bet arī vispār izglītojošām. Jo parasti, kad mēs meklējam speciālistus un speciālisti ieliek savus sludinājumus, viņi jāskatā piedāvāt darbu Rīgas novadā un netālāk. Kāda iespēja būtu, iestrādāt, kad jūs pašos pedagogu darba samaksas noteikumos, tādu reformas punktu, kas, piemēram, kaut vai jauniem speciālistam uz 3 gadiem noteiktu īpašu algas koeficientu, kā līdz ar to viņam, ja viņš aizbrauc tālāk strādāt uz kaut vai šīm pierobežas skolām, viņam būtu kaut kāds paredzēts īpašs darba algas piemaksas koeficients. Kāds būtu jūsu skatījums? Paldies. Kā saprotams, tas nozīmē, ka tie, kas kolēģi ar viņiem strādās, viņi jutīsies tā, ja? Viņš atnāk un uzreiz tā rēķinamies. Tā kā tas noteikti ir jautājums par diskusiju jums. Ir, protams, citi varianti arī. Es domāju, tas ir skaidrs, ka noteiktā veidā vai jāizdomā formula, kura varētu veicināt jaunu cilvēku piesaisti ne tikai ekonomiskās aktivitātes zonām ļoti lielām kā Rīga, bet arī citām vietām, pierobežu nelielām. Protams, es saprotu, ka jūs ziniet, un es atvainojos, ka es tagad atkārtošu, zināmai daļai pedagogu, kas ir mācījušies ne budžeta vietās, strādājot skolā, samaksa par mācībām vai šis aizņēmums nav jādod pēc kāda laika. Viņš dzēšās 5 gadu laikā. Ir zināms skaits, nezinu, vai jūs to zinājāt, bet 400 pedagogiem gadā šāds instruments tiek izmantots. Tas nozīmē, ja jūs nomācāties 5 gadi, tas, ko esat aizņēmušies mācībām, ir nodzēsts, jums tās nav bijis jādod. Ar jūsu dienestu ir nodzēsts šis kredīts. Principā, tas, par ko kādreiz varbūt atkal mēs aktīvāk runāsim, visdrīzāk šoruden par to citādāku finansēšanas sistēmu augstāku izglītībai, reāli darbojās Latvijā attiecībā uz pedagogiem
un pāris citām profesijām, kurā studiju kredīti tiek dzēsti darba rezultātā. Es domāju, šis ir viens no iespējamiem instrumentiem. Kā jūs saprotat, ne jau visi mācās, piemēram, par budžeta vietām. Tātad ir labi, talantīgi cilvēki, kas mācās par savu naudu, un jums lūdzu, tiksim tīpaši tie, kas ir, zinu, ka arī pašvaldības ir kādreiz domājuši par to, ka šādā veidā varētu piesaistīt speciālistus, iesaistoties šādā finansēšanā viņu izglītības. Varbūt ir kādi citi izglītības veidi, ko arī tā nofinansējot var sasaistīt ar darbu skolā, kas nenozīmē to darīt caur algu, bet arī caur ieguvumu. Ja? Man varbūt lielāka alga, bet ja man jādod ir kredīts, viņi paliek mazāk. Man ir mazāk alga, bet nav jādod kredīts. Principā es esmu turpat, bet labāk nekā, ja man būtu no mazākas algas jādod kredīts. Es domāju, ka šis arī ir apsvēršanas vērts. Instrumentus izmantot algas, instrumentus noteikti var, bet ir jārēķinās ar šī instrumenta ietekmi uz pārējiem, kas var demotivēt citus. Ja? Iespējams, te jau vairāk jādomā par kādām atbalsta lietām, kas ir līdztekus monetārai motivācijai. Man pašam sajūta, ka to kredītu lietu un citām formām to varētu varbūt labāk darīt, bet es nenoliedzu, ka to var darīt ar algu, taču izsveram, ja, kā tas ietekmē tos, kas 4. gadā strādā. Ja? Ja? Vai jau kādu laiciņu strādā. Tā. Jā, un pēc tam... Un to starpību algā izmaksā tikai tad, ja viņš paliek vēl uz 3 gadiem. Ja? Nē, tas arī forši. Jā. Jā. Un to algu starpībā izmaksā tikai tad, ja viņam sadzims bērni tur novadā uz vietas. Ja? Redziet, varianti ļoti daudz, un tajās darba grupās jūs varat ieguldīt savu zināšanu, savu sapratni, kādā veidā šo problēmu jūsuprāt, zinot, kā tas notiek uz vietas, labāk varētu risināt. Protams, tam ir jānonāk attiecīgi lēmēju rokās, un tas, ko jūs būsiet izdarījuši, tas vieglāk ļaus saprast, kas ir tas, ko jūs sagaidat, kā jūs redzat situāciju un kā jūs prāt to labāk varētu risināt. Es teiktu tā, mums ir priekšā 1,5 stunda darba grupās, mēs gribētu teikt paldies ministra kungam, lūdzu. Un vēlreiz runāsim tad, kad jau būs prezentēti darba rezultāti. Vēlreiz uzklausīsim ministra kungu un iespējams jums būs atkal iespēja varbūt arī pēc viņa uzrunas vai kopsavilkuma uzdot kādus jautājumus. Protams, viss atkarīgs no laika, cik daudz jūs esat gatavi veltīt šajā lieliskajā dienā šim darbam. Paldies!